Un sākās laikam tas, kad brauc no akadēmijas ekskursijās uz Venēcijas bienāli, kas bija ar autobusu toreiz brauc, un vispār neko tādu nebija redzējis, un vispār bija beigais, tāds kultūršoks tas viss pasākums. Bet kas bija interesanti, bija tas, ka tad tas ceļojums bija ilgi tur kaut kādas 3-4 dienas, kamēr aizkūlās līdz tai Itālijai. Un tad parasti pa vidām tur bija visādas viesnīcas, moteļi, un tad bija tas Polijas, tas fragments, ko visi parasti, man liekas, nu tur tā kā centās, nezinu, kaut kā iemigt, kaut ko tur dzert vai, nezinu, kaut ko darīt. Bet tur bija tie moteļi, un tie moteļi arī pats pa sevi kā tāda pilnīgi mistisks vietas, kas tam ceļotājiem, kas tur atbrauc, ir tā kā uzbūvēta tas viņu tā kā mājas pagaidu, bet kas ir pilnīgi tādas, gandrīz tāds bezpersonisks, un parasti viņas, ir uztaisīts pēc tāda noteiktas standartizācijas, kas tam cilvēkam it kā ir vajadzīgs, ja, un tad, kad tu esi atrodies tur tās entās stundas tajā motelī, un tad tu sāc pievērst uzmanību visādām lietām, kas, tā kā droši vien baigi nav domāts, bet, ka tam katram moteļa apmeklētājiem ir tas skapīts ar to bībeli, un tur tas fēns, un tā, viss tas kaut kā raksturo to cilvēks tādu attieksmi pret to, kādam cilvēkam it kā jādzīvo, un tad caur to darbu tad bija tā, ka es to laiku pavadīju un vienkārši tiešām sākumā vienkārši visus tos fragmentus liku kopā un mēģināju tā kaut kā reanimēt to sajūtu, kas ir tā pavadot tur tajā starpstāvoklī, ka tu jau esi ar domās jau kaut kur citur, bet tu vienalga atrodies kaut kādā no punkta A, punkta B kaut kādā pelēkajā zonā.